Kā tu jūties pirms starta? Lieliski. Ļoti gaidīšu to startu. Un tā kā šī 5. reize un pagājušā reize sanāca izlaist. Un tagad atpakaļ esmu trasē un ir forši. Kas tev motivēja 5. reizi piedalīties Rīga-Valmiera? Tā ir tā kā jau tāda tradīcija. Tā pirmā reize pamēģinājām. Pēc pirmās reizes es domāju, ka vairāk nekad neskriešu. Un tā kā aķis lupā un gribās vēl un vēl. Un tad vienmēr ir tas, kāpēc ne? Kas tieši īpašs ir šajā skrējiensoļojumā? Tā kopā būšana drīzāk. Tās emocijas, to, ko nevar ikdienā tā noķert. Un, laikam to finišu, kad sasniedz, ja, tad tas ir tāds gandarījums, ka tu esi visu gadu trenējies kaut kam. Un, tas ir mazais prieks. Par ko šobrīd visvairāk domas grozās, vai ir kaut kāds satraukums? Katru reizi ir satraukums, pilnīgi katru reizi tas ir, nezinu kāpēc, bet tiklīdz noskan starts, tā viņš pazūd. Un, domas jau nav tādas īpašas, kaut ko, kā tur būs vai nebūs. Ja? Vienkārši ir tas brīdis, kad satiec atkal visus savējos un daudz draugu un paziņas šeit ir un kā forši. Ar ko šī reize atšķirsies no iepriekšējām 4? Ir 107. gada diena, ja? Un ir tādi mazie svētki, tādi īpašāki bišķi. Vai tev arī motivē piedalīties tas, ka šis ir labdarības skrējiens? Jā, katru reizi, jā. Viennozīmīgi. Vai tev jau ir domas, ko tu darīsi finišā Valmierā? Atpotīšos, viennozīmīgi atpotīšos un tad jau skatīsies, kā tur būs. Nezinu, kā šoreiz būs. Tā kā. Lai izdodas! Paldies!